ir draugos ar teātri, jo viņš ir sarakstījis mūziku nevienai teātra izrādēji. Bet, ja jūs atceraties, es teicu, ka šodien mēs dzirdēsim vēl vienu dziesmu par brīnišķīgajiem dabas veidojumiem, čiekuriem. Šoreiz tie būs ar tādu nelielu erotisku ievirzi čiekuri, seksuālie čiekuri. Tie, kas no izrādes Šveiks, uz skatuli aicinām Valdu Pūci un Draiskules no Oranžā kora. Es mīlēju reiz saldātu, to mīlēju bez gala, bet viņam labāk patikās pie sava lielgabala. Es mīlēju reiz šoferi zem sēgas lieko lūri, bet šis man tikai stāstīja, kā grozīt autostūri. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt, seksuāli čiekuri manā dārzā krīt. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt, seksuāli čiekuri manā dārzā krīt. Es mīlēju reiz dzejnieku, kurš necināja mantu, tā vietā, lai man apskautu, viņš rīmēja man kantus. Es mīlēju reiz baķiri un prasīju tam balvu, viņš solījumus bāstīja kā vecu papīru naudu. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt, seksuāli čiekuri manā dārzā krīt. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt, seksuāli čiekuri manā dārzā krīt. Un tagad viņš mīl draudzeni bez kādas profesijas, zināt viņa vienīgā tam labu izdarīt. Tīrais eņģelis, tak vienmēr protas, tā toči vienā aizvietot trīs lielgabalu rokas. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt, seksuāli čiekuri manā dārzā krīt. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt, seksuāli čiekuri manā dārzā krīt. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt, seksuāli čiekuri manā dārzā krīt. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt, seksuāli čiekuri manā dārzā krīt. Paldies! Paldies virsniekam Valtam Pūcem! Paldies! Paldies meitenēm no Oranžā kora, Anitai, Intai, Olgai un Elīzai. Jā, liels jums paldies! Jā. Paldies par brīnišķīgo mēģinājumu līdz 4 rītā man blakus numuriņā viesnīcā. Bet tā